Oskars aizpampies vēl ir. Bū! Pūkstens ir 6 no rīta, Oskars ir darbnīcā. Teiksim tā, vakardien vakarā pirms gāju iekšā, sagatavoju materiālu vienam baigi foršam dēlītim. Bet ir tā, ka es viņu vēl vispār nekad neesmu dzīvē mēģinājis uztaisīt. Jo nav bijis laika un neesmu īsti sapratis, kā to izdarīt. Bet laikam beigās, teiksim tā, palauzīju galvu, kas ko kā, un it kā sapratu. Kā jūs redzat, šeit man ir dēlīši, ir Iroko, tad ir sapils, un tad ir ozols. Un tad tādi 4 komplektiņi. 1, 2, 3, 4. Tad kas mums ir jāizdara? Mums šie visi, šie 3, nākošie 3 jāsalīmē būs kopā. Bet ir viena lieta, par ko es tagad domāju, vai man pietiek platums. Jo es tomēr negribu, lai tam dēlītim ir pa mazu. Kā skatoties šādā veidā 27, bišķi kā evolēsies nost. Nu, kā 27. Šeit man pat varētu sanākt 2 dēļi, varbūt. Es domāju vēl vienu klāt, bet man liekas, ka nesanāks, jo es gribu viņu laist caur biežumenē. Būtu man tas, kam es krāju naudu, teiksim tā, tad būtu daudz savādāk, varētu taisīt daudz platāk un būtu daudz vienkāršāk. Bet, nu, kā būs, tā būs. Ideja jums ir parādīt, kā viņš taps, un vai vispār viņš sanāks, teikšu, kā ir. Vai ne? Labi, mostamies. Nu, kafija man ir. Nav man kafija, kāds negrib kafiju atnes. Labi, tas tā jūtas. Sazāģiesim fiksi nākušo etapiņu un atkal liekam līmēties. Tā būs 3. reizīte, kas šodien bija bišķi jāpaskaida apkārt, teiksim tā, materiāls apirku. Tik daudz. Vienā mašīnā, otrā mašīnā. Es nespēju vienu izkārmēt, paņēmu otrā pakaļ atkal materiālu. Tāpēc, ka man čalis rakstīja weekend nedēļas nogalē, viņš nevar. Tāpēc šodien bija jāizskrien pakaļ, lai es arī varu nobeigt vienu pasūtījumu. Man jāuztais ir dēlīši. 40 cm, 25 cm dēlīši priekš lāzerēšanas vienam klientam. Ko paliknīšos viņi uztaisīja, tos izsūtīja ātrāk, bet dēlīšiem man nebija materiāli, tāpēc tā. Nu, es ceru, ka sanāks tāds, jūs redzat, ka šeit ir ozols, te arī ozols, bet viņš šķērsām. Šie ir guļus šķērsām. Nu, nebūs viņš plācis, sorry, šoreiz nesanāks. Burjāvies, baigi maziņš. Vēl pa nesmuko būs. Nu, nākošais pamēģināšu ar mazākiem dēlīšiem. Galvenais, lai sanāk vispirms. Ja ir pirmais sanāks, tad jau pareizi ar sanāks, ne? Vai es apeļīju šito te? Tā te. Čuk. Nesanāca. Nē, būtu viss tiešām sanācis, ja man būtu vēl platāks, jo, kā es rēķināju, man vajadzēja, ap 30 cm, te tikai 22. Tas pat nav normāls dēlīts, bet, labi, būs man vismaz 2 dēlīši sanāks. Tagad es sapratu savu kļūdu, jātaisa ir no mazākiem, un tad sanāks tas paterns veids, kā es gribēju, jo viss būtu tiešām ļoti labi, ja būtu platāks. Nekas, būs tāds bardakdēlīts, tāpat viņš būs smuks. Es jau redzu, ka viņš būs smuks.
Jābūt pozitīviem. Vai ne? Salīmēsim šos tagad. Un kādu citu dienu pamēģināšu uztaisīt vēlreiz. Bišķis probīt, bet nu labi. Nē, nu materiāls nav izcūkās, tas ir pat galvenais, jo dēlīt tāpat sanāks skaists. Kas saka, jāsaka. Salīmēs viņus kopā un būs labi, vai ne? Nav ko pārāk gruzīties, būs zēbis. Labi, līmējam. Free up the guys and dip out the ends. Jump in the ride and burn out the rims. Don't stop, don't coach the boy that I'm in. Never in the block, hoodie up for events. Skin kept close, could you put on them with the tits on 10? Batch in the back that's on tap, all ready to go and jump in. Ding down, they just think they are. Never little wannabe gangster trying to play hard. Ding down, they just think they are. Never little wannabe gangster trying to play hard. Ding down. Asistents neguļ. Nu ko? Tikai tēlas ticis, drausmas. Ir pagājusi jau nedēļa. Nē, nav pagājusi nedēļa. Kā jūs redzat? Sanāk šaurs, maziņš, bet smoks. Tagad apskatīsimies. 20 x 37. Es domāju, ka būs ok. Piedodam tāds foršs, tāds biezs, tāds un tāds apaļs maliņas uztaisīsim, ieliksim vēl apakšā. Pa Latvijas sauc, kurš var man pateikt. Tas gropīts, nezinu. Tad tagad vajag viņu nosmidzināt ar ūdeni, bišķiņ pagaidīt, lai viņš pažūst, un tad pēdējo fāzīti apslīpēt, apfrēzēt visu no visām pusēm. Un būs bombačka. Un ir vēl viens. Čau, savādāk formiņi būs. Vai ne? Pēc, ka kaut ko savādāk gribās, jo visu laiku ir kantaini, kvadrāts, rombus. Tad nosmidzinām ar ūdeni un turpināsim un nobeigsim šos dēlīšus. Diezgan arī pasmaks būs un tas patēns tāds interesants. Kaut kas savādāks, bet nu tas diemžēl nesanāca. Mācās no kļūdām, nākošais tiešām sanāks. Tā vai nopšikājam viņu, pažāvējam un tad man liekas, kad ir ļoti labi. Ir bijuši vēl, teiksim tā, sūdīgāk dēļ. Man vairāk patīk tas, kam tās viļņotās maliņas ir, viņš tāds interesantāks izskatās. Nosmērējos ar savu produktiņu, teiksim tā, kur sastāvā ir minerāla eļļa un bišu vasksa. Bet kopumā ļoti skaisti, kā jau jūs redzējāt. Bišķiņa gar ekrānu nobrauca. Tas izskatās tiešām smukāks. Un ko? Kurš jums labāk patīk? Abi divi. Man uzskatījumā abi divi. Viņi nav pārāk lieli, kā jau es pirms tam teicu, bet samērā tādu, foršu, tādu, diezgan pasmagi īstenībā ir. Tās krāsas tādas foršas. Kā jau teicu, nesanāca tas, ko es gribēju, bet materiāls, teiksim tā, nav izmests miskastē un
Ir sanākuši forši dēlīšu. Vajag, kasiks īstenībā tāds bija uztaisīt, bet, nu, nākošiem es darīju, tā kā es teicu, viennozīmīgi mazākus, un lai sanāk virs 30, jo, nu, var jau salīmēt kopā tur platākus viņus, bet, ja nav tik plats ēvel vai kaut kas tam līdzīgs, tad tev jāņem ir frēzi un jālīdzina tādā veidā. Un, ja tu neprecīzi atkal nolīdzinās, noslīpēs, tad atkal, kad to sametīs sāniem, līmēs kopā, viņš atkal neies kopā. Un nav skaisti, ja tur būtu spraugu. Gaismas tādas dīvainas neredz. Nu jā, jūs varat redzēt. Nu, ko vairs rādīt. Tā kā tā. Cik viņa biezums ir, aizmirst palūrēt. Biezums. Normāls dēls 5,5 centimetri. Tas ir dēls, to es saprotu. Jo abiem diviem 5,5. Garums palika, jā, 37. Gandrīz 20. Un šeit ir mazāk, vairāk, tāpēc, kad ir tie vilnīši tādi. Apakšā gropīts pirkstiņiem. Šeit mēs uztaisīju šeit, nedaudz piecepās. Kā ņēma pa pāsēm mazākam, bet, nu, tāpat ir ok. Varbūt vēl vienreiz jāpaņem bišķi kāds milimetrs jāpared pāri, un tad jau būs super. Dēļ nobeigt. Vai ne? Kā jau redzējāt, man bija, teiksim tā, noalgoju strādnieku. Atbrauc cilvēks palīgā. Pastrādāt sestdien no 9 līdz 4, bet nu attiecīgi arī samaksāju, jo bija tā, ka es tiešām netiku galā ar pasūtījumiem. Man bija jāuztais 370 vai 60 paliknīši, 3 plīts virsmu tie koveri un vēl diezgan daudz kas. Un to arī visu mēs izdarījām, sestdien norāvām un super. Tā kā svētki nāk, tad jāņem kāds palīgā strādāt, ir, vai ne? Nu ko, vērtējums dēlīšiem. Jāmēģina būs tagad uztaisīt tas, kas man nesanāca. Kad būs brīvāks laiks, šodien man galīgi nesanāks. Un man priekš jums būs viens pārsteiguma video. Kas pa video būs? Tur nebūs ne darbnīca, nekas tāds. Tur būs kaut kas pavisam ārpus darbnīcas, bet tāds būs inčīgs, jums patiks. Pagaidām neko nevar teikt, kamēr nekas nav vēl atnācis, kaut ko nopirku. Būs forši. Labi, beigšu smuldēt. Jāturpina strādāt, cik ir pulkstens. 6 vakarā tikai. Man vēl mans paliknīts jāiededzina ar strāvi, un tā jau viss. Skaisti. Kādam dāvaniņu uz Ziemassvētkiem, vēlaties iegādāties. Nu, šos es pārdošu, nu, eBayā 60 paundi nevairāk. Pēc, kad eBays novilks nostīm man kaut kādi 6-7 paundi. Sūtīšana man aizies 6 paundi tā, lai es nopelnu 40 paundus no viņiem. Jo materiāls man diezgan daudz neaizgāja. Man aizgāja, grūti teikt, pusmīnus 5 paundi. 5 paundi, varbūt bišķiņ vairāk. Reiķināsim 10, ok. Tā būs labāk. Tā kā tā.